Jūsu Antona Kīvlenieka enerģija ir apbrīnojama. Tā šodien atzina Kurzemes un Zemgales aktīvākie seniori, kas bija ieradušies uz viņa organizēto sporta dienu. Tā ir neatņemama vasaras tradīcija jau ar stāžu. Tas, ka senioru sporta un atpūtas pasākums Usmā notiek priekšpēdējā jūlija trešdienā, jau ir tradīcijas 17. gadu. Turklāt šai datuma izvēlei ir arī savs pamatojums. Dieviņš mums ir iekārtojis tā, ka visu vienmēr šī diena ir ļoti jauka. Vienalga kaut arī lietus un kādas dienas ir bijušas pirms tam, kā nāk šī trešdiena, tad laiks vienmēr ir jauks, un mēs esam kļuvuši pilnīgi manticīgi tagad. Tikai jūlijā priekšpēdējā trešdienā organizējam šo pasākumu. Komandu un dalībnieku skaits šogad ir lielāks nekā iepriekšējos gadus. Sabraukuši vairāk nekā 250 seniori no 8 Kurzemes un Zemgales novadiem. Komandas izmēģināja spēkus 6 disciplīnās. Viņai pievienojies ne tikai Talsu novada domas priekšsēdētājs, bet arī Latvijas pensionāru federācijas priekšsēdētājs. Pagaidām vēroju no malas, atceros sportisko jaunību. Bet plānojat arī iesaistīties? Droši vien, ka tikai varbūt epizodiski kaut ko pamēģināšu. Ko te tā epizodiski gribētu pamēģināt? Jāmēģina kaut kas mest, jo šeit galvenokārt ir mešanas sporta veidi, kas varbūt vairāk būtu piemērots vīriešiem, bet ir sieviešu pārsvars. Bet arī viņas ir labas metējas, sevišķi no olainas. Kuru tad gribētu uzvarēt? Tās olainas meitenes? Varbūt, jā, olainas meitenes, ja es spētu iemest labāk kā viņas, tad tas būtu panākums. Mēs vēl varam! Šī devīze rotā Jelgavas senioru krekliņus, un visu, ko šī biedrība spēja un dara, nemaz nevar uzskaitīt. Dzied, nūjo, vingro, biodejas dejo un vēl un vēl. To jūs šodien atbraucāt parādīt arī uz tauti? Mēs mēģinām, varbūt ne tik labi mums veicās, kā bijām cerējuši, bet mēs mēģinām. Kur tad jums neveicās tik labi, kā gribētu? Katrā ziņā šeit, jo te kā vējš uzpūš, tā aizpūš garām, diemžēl, bet nekas. Kurā disciplīnā tad parādījāt rekā jelgavnieki māk? Vēl jau mēs neesam izgājuši, mēs tikai 2 disciplīnas esam izgājuši, tā kā mums jau viss priekšā. Kamēr komandas sporto, tikmēr 2 no Sauldu senioru ansambļa akords dalībniekiem mēģina franču melodijas, ar ko pārsteigt pārējos otrajā pasākuma daļā, kur katrai komandai uzdots sagatavot priekšnesumus. Man drusku kāja sāp, es nevaru sportot, tādēļ mēs izmēģinām, kā saka, vecus gabalus. Vēlāk valdzināsiet tos pārējo komandas sievietes, ja? Jā, mēs spēlēsimies, kādus 4-5 skaņdarbus nospēlēsim. Taču dāmas sola parādā nepalikt, un sevi parādīs no labākās puses, ne tikai sportojot. Būsim nāras, un mēs aicināsim puišus kāras, mēs esam vēl joprojām. Un mums būs ļoti skaista mālē ar vardīti un ūdens rozi. Saldus puiši atkal savukārt ar akordioniem mēģinās tās meitenes uz savu pusi vilināt. Tad mums varbūt arī liels iespējas vēl. Mēs padomāsim. Uz kuru pusi šovakar brauks, vēl nav zināms. Neko nevar skaidri zināt. Lapa savu fraku, kā meitiņ garām iet. Dobelē ir ne tikai skaistākās meitenes, prasmīgākie skroderi, bet pilsētas centrā arī īpaša aka. To savā priekšnesumā rāda dobelnieki. Lai gan lielākā daļa Dobeles senioru šodien devušies ilgi plānotā ekskursijā, daži ir klāt arī Usmā. Sportiskākie šeit un jāatbalsta. Kīvlenieks ir tāds kungs, kurš ir jāatbalsta. Viņam ar mūžīgā jaunība. Prieks man. Vai kaut kas no tās viņa mūžīgās jaunības pielīp arī pārējiem? Es domāju, tādu cilvēku atrast republikā, kā saka, kurš vada gan dienas centru, gan arī Talsu pensionāru biedrību. Viņiem savs priekšnieks vadītājs jānēsā būt uz rokām tik tiešām, bet viņš arī lido burtiski. Izsportojušies, no sirds atpūtušies un sasmēlušies pozitīvas emocijas, seniori viens no otra atvadās ne uz ilgu laiku, jo šogad priekšā gan veselības diena, gan ekskursija uz Zemgali, gan arī rudens balle. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.